Sveiki visiem! Šodien pastāstīšu 3 interesantus faktus, kas notiks nākotnē, bet tas ir par kosmosu. Pirmais ir Saules vētra. Tā notiks šogad 2025. gadā ap vasaras laiku. Tā ir vislielākā Saules vētra, kurai notikusi Zemes un cilvēces vēsturē. Un varēs redzēt arī polāru plazmu, tas ir tā kā zaļa upe pa debesiet. Tā iztīsies ļoti smuki. Es domāju ļoti smuki. Otrais ir asteroīds, kurš palidos garām Zemē 2029. gadā. Viņš ir nosaucts eģiptiešu Hausa izdzīcības dieva vārdā. Viņa vārds ir Apohisa. Viņš palidos Zemē ar tik lielu tuvumu, ka viņu varēs redzēt pat neapbruņot aci. Asteroīds nebūs kaitīgs Zemē apmēram 100 gadus. Tas ir diezgan maz. Un beidzot pats pēdējais. Tas ir asteroīds, kas būs pie Zemes 2032. gadā. Pagaidām astronauti saka, pētnieki saka, ka asteroīdam ir 2,3% iespēja, ka viņš varētu ietriekties Zemē. Un es aizmirsu piebilst, ka Apohisas asteroīda lielums ir 335 metri, kas ir pietiekami daudz, lai iznīcinātu visu cilvēci uz Zemes. Ja jūs vēlētos vēl šādus faktus, tad ielieciet laiku un abonējiet, lai es zinu to. Vai ja esat abonējuši, tad ielieciet laiku un uzrakstiet komentāros. Paldies visiem par uzmanību un tiksimies nākamajā interesantajā kādā šortā. Tā visiem!